Levārdu Uniho galvenais treneris Kaspars Mudels. Nu, varbūt, Kaspar, sāksim ar īsu komentāru par šodienas spēli. Ja raugās, kad Ulbruka ir čempioni, tad, manuprāt, man nav ko pārmest komandai, ka mēs nospēlējām salīdzinoši labi. Es teiktu, pat varbūt bišķiņ necerēti labi, ja raugāmies no tādas aizsardzības puses. Un tas, ka mēs tur 30 minūtes sastrādājām tikai aizsardzību, tāds labs treniņu process. Bet skatoties jau spēles otro pusi, jau bija daudz labāks arī uzbrukums, veidojās momenti. Bija iespēja aizķerties, iespējams, potenciāli. Bija kaut kādi momenti, kur varējām realizēt un varbūt spēle pagrieztos uz otru pusi, bet tā arī savu veidu pieredze jaunajiem. Līdz ar to komanda, manuprāt, nospēlē labi. Ņemot vērā, ka viņi čempioni, līdz ar to mums nav ko kaunēties. Jā, tu nedaudz jau ieskicēji par to, ka pirmās 30 minūtes strādājat vairāk aizsardzībā, un pēc tam varam teikt, ka arī paši sākāt spēlēt. Kā tu varbūt to skaidro? Vienkārši noticējāt sev spēlēt tāds moments, jo man personīgi šķitā, ka jūs sajūtat, jā, mēs tiešām varam. Un tad jautājums varbūt, kāpēc ātrāk nebija kaut kāda tiešām tas respekts, tā kā čempionu, lai nav tā, ka sākās tā varbūt daudz joņošana un tad daudz tiekat sodīt un labāk izvēlēties spēlēt šo zemo aizsardzību un tad gaidīt savus momentus. Jo patiesībā ar bumbu arī beigās varēja diezgan smuki spēlēt. Jā, zin kā, tas, kā jau es tu vairāk reiz jau mēs minējis, kad tā krasā paudžu maiņa, kas mums notikusi savā veidā ievieš kaut kādas korekcijas. Un tā pieredze, kas ir viņiem pirmajā līgā īsti, manuprāt, noteikti šeit nestrādā, jo katra tā darbība ir par sekundi, 2, 3 par lēnu, līdz ar to mēs tajos momentos netiekam. Un, respektīvi, manuprāt, liekas, ka tādā spēļu ritmā ejot, mēs arvien labāk, un tā sākuma mandrāža. Protams, mēs visu laiku spēlējam, šobrīd vismaz spēlējam zemu, jo mēs nevaram atļauties tur spēlēt augstu un cerēt, ka no tāda taktiskā viedokļa mūs tur nesaplēsīs, bet kopumā es teiktu, mēs pamazām apružājamies. Tiem pušiem ir jāiegūst kaut kāda pieredze, un tā kā viņi paši sajūt, ka viņi arvien labāk var spēlēt un iejusties tajā spēlē, viņi arī labi jau spēlē. Vienkārši pieklibo tās nianses, ko es minēju, ka tās visas darbības ir 2-3 sekundes par lēnu. Kaut vai tie paši metienu realizācija, mēs netiekam īsti līdz tādiem labiem, kvalitatīviem metieniem, jo praktiski mēs ieejam soļos un 1-2 soļi par ilgu, un mēs jau esam noblitēti vai mums ir atņemts, un pirmajā līgā un jauniešos tas viss strādā. Bet puišiem ir jāsaprot, ka virslīgā tas nestrādā un ir grūti izstāstīt, un vislabāk ir sajust savas ādas, un viņi šobrīd ļoti labi to saprot. Jā, tu jau praktiski katru reizi atbildi jau man nākamā jautājumu. Tā kā tas ļoti patīkami. 2 spēlēs ielaisti vidēji 4,5, 1-4, 1-5, un viena no tām ir bijusi pret Ulbruku, kā minēja čempioniem, un vēl Ulbruka ir tas, ka ļoti daudz gūtu vārtu. Vai var teikt, ka ar aizsardzību un vārtsargu līniju viss ir daudz maz kārtībā, un tad tie lielākie akmentiņi meklējam tieši ir uzbrukumā? Jā, pastītos tos vārdus un tā dziļāk panalizēt, tad mēs šodien paši atvedām cik gols. Viena iziešana no zonas, kur nevajadzīgi tajā pašā malā, no kuras ejam ārā, iemetam atpakaļ. Iemetam bumbu, kur aizsargs zaudē tieši tādu pašu golu mēs apēdām Valmierā. Tad vairākuma izspēle, kas ir nepiedodama savā ziņā. Mēs zinām, ka Rols skries un ķers, un viņš ir agresīvākais tajā mazākumā, un mēs caur to malu iedodam nepārliecinošu piespēli. Tas jau ir nākamais. Tad pāris nenostrādātas darbības aizsardzībā, ja respektīvi tur izslēgšanās uz pāris sekundēm pie pirmā gola, kur no vidiņa iemeta, tur bija jābūt blakus un bija jānostrādā ar tādu neuzmanības kļūdu un nekoncentrēšanās. Un Valmieras spēlē bija tieši tas pats. Es pat neteiktu, ka mums ir taktiski saplēsuši. Mēs esam praktiski atveduši lielāko daļu no tiem goliem. Par aizsardzību es teiktu, ka ir ok. Varbūt šobrīd pa zemu, kaut kā agresīvāk, lai mēs tās bumbas varam atgūt, bet uzbrukuma realizācija mums tiešām pieklibo tieši realizācija, jo mēs nevaram trāpīt vārtos, mēs nevaram to sekundi pielikt, lai uzmestu, lai izmestu caur kājām vai tam līdzīgi. Bet, tas ir darba process, protams, un tur jāpastrādā kārtīgi un viss jau būs ok. Nedaudz arī jau pieminējis kāds ko vairākumu, arī pirmajā spēlē neizdevās realizēt. Šajā ne tikai neizdevās realizēt, sanāca vēl ielaist, un pirmajā vairākumā pa lielam arī pusi vairākumu spēlējāt bez bumbas. Un vairākums jau iespējams ir tas, ka tur vēl var atrast tos pieredzējušos spēlētājs, bet kaut kur arī laikam līdz labi šodien Aivis nebija, bet arī līdz galam kaut kur nesekmējās, kur varbūt kaut ko vari par to pastāstīt.
Jā, bet tā, mēs bijām tieši pārbaudas spēlēs, tad mums gan iztrūkst šobrīd Toms Jākapsons, kas ir tāds svarīgs spēlētājs. Viņš tieši, manuprāt, guva vārds šeit pat Ulbrukas kausā. Jā, un viņiem ar Raivo Kīsnicu ir ļoti laba sadarbība. Viņi tā jūt viens otru, var nomest uz tādiem leņķīšiem, kur grūti paņemt. Jā, viņš iztrūkst. Un, ja mēs skatāmies treniņu procesā, tas vairākums ir, es jau teicu, čaļiem ir fantastisks. Liekas, kad es esmu redzējis, neesmu redzējis baigi labāk Lielvārdē par šo, ko mēs šobrīd izpildījām. Un atbraucam uz spēli un pilnīgi savādāk zīmējums. Un tas ir, savā ziņā vai paši spēlētāji nav pārliecināti par savām tām darbībām. Grūti pat izskaidrot. Zin kā, tā, kad treniņu procesā tas viss notiek, un mēs spēlējam agresīvu to treniņu procesu, tad viss strādā. Pienāk spēle, tur vienkārši iecementēti čaļi. Jā. Tā ir pieredze, to, ko jau pats pieminēja vairākas reizes. Par Aivi, cik sapratu, viņam tad ir kaut kāds mikrosavienojums, cik tas varētu būt nopietni, cik daudz jāizlaiž, jo, viens ir tas, ka viņš ir meistarīgs spēlētājs, bet, kā jau minēja, pietrūkst tieši šī pieredze, un tad viņš ir viens no tiem retiem, kurš ir pieredzējis. Cik varbūt vari pakomentēt, kad varbūt viņu varam redzēt atpakaļ? Es skatāmies, tad Aivis jau pirmajā maiņā pagriez potīt, bet nospēlēja visu Valmieras spēli. Es tā dzirdēju, jā. Gan pamanījās no 1-0 aizmest, gan ļoti izšķirošā brīdī, kad metriņu pusotru garām vārtiem, bet, ja to neņem vērā, tad jā. Viņš nospēlēja, bet tagad viņam tā kāja sāp. Jāskatās, cik būs tas atvesļošanās periods. Es ceru, ka ļoti ātrs. Nav jau, patiesībā jau nav šī pirmā reize, ka viņš pagriež kāju, līdz ar to teorētiski tas atvesļošanās process vajadzētu būt īsākam. Mums te vēl viens ir trešās maiņas centrs, kas bija Saļkovs, viņš arī ir pagriezis potīti. Arī, jā. Un veidojas problēma ar... Cik tāpēc daži vēl džeki arī dienestā ir, jā? Jā, mums vēl 2 čaļi ir dienestā, ko mēs gaidām atpakaļ. 2 traumas. Tā kā vēl ir resursi, kur pasmelties, tā teikt. Jā, bet arī tad jaunieši un čaļi bez virslīgas pieredzes. Es pat teiktu, ka mums ir svarīgi šobrīd uzkrāt to pieredzi un strādāt pie tā spēļu prakses, pie tā ātruma, lai apbružātos, jo tas pārējais posms ir diezgan strauji noticis un diezgan krasi sastāv izmaiņās. Līdz ar to, godīgi sakot, nevar jau gaidīt, ka viņi tagad visus vinnēs un viss tur būs forši, bet, jāstrādā. Par personālajām tad turpinot, Uldis Dūniņš. Es pat godīgi neizskaitīju, cik ilgi viņš ir izlaidis, cik viņam viegli ir tagad ielikt atpakaļ, jo tajā laikā, kad viņš spēlē, tad arī laikā mēs vēl spēlējām, viņš bija manā skatījumā viens no potenciāli labākajiem Latvijas aizsargiem, un viņi jau tajā laikā novērtēja arī izlases treneri, izsaucot ļoti jaunu jau uz kandidātiem. Kā viņam izskatās ar formas atgūšanu? Var redzēt, ka spēles izpratne ir, tā pieredze ir, ka vēl nedaudz pietrūks, nedaudz tā garša, kur loģiski nedaudz pazudusi. Kā varbūt var vērtēt arī kaut ko par viņu? Jā, saistībā vispār ar spēlētājiem. Mums Rudzīts ir atgriezies no traumas. Praktiski bija doma, ka viņš spēlēs kā 7. aizsargs un pamazām gustos atgriezīsies ierindā. Bet apstākļi spiež, ka viņam visiem ir jāspēlē. Grib viņu vai negrib, jāspēlē ar to, kas ir. Bet, manuprāt, ir diezgan ok. Uldis ir visu vasaru mērķtiecīgi strādājis un fiziskos un pats personīgi. Līdz ar to tā formas atgūšana prasīs kādu laiku, bet apstākļu spiežot, viņam tas process pātrinās, kas arī nav, manuprāt, slikti, jo nav iespējas viņam atkāpties. Un spēle jau rāda, ka viņš ir ok. Un šodien pat metieni bija 2 kvalitīvi, nebija maskā neviens aizgājis. Ļoti īsā laikā viens pēc otra. Jā, tur maskā nebija čaļi aizgājuši, bet labs metiens aizsardzībā, pārliecinoši kvalitīvi vēsu galvu var joprojām strādāt. Fiziski izskatās ok, salīdzinoši ok. Cik var būt pēc pauzes? Jā, bet videiski jau. Jā. Vēl par vārdsargiem. Pirmo stāvēja vārtos tad leģionārs Jakubs Haltmārs, šo stāvēja Eriks Zaits, un vēl ir viens vārdsargs, kurš izcieš disvolkāciju, un arī tūņās atgriežās, ja nemaldos, vai ne? Ir kaut kāda tev tā vārdsargu hierarhija? Varbūt vari man neatklāt, bet vai vismaz pašam tev ir skaidrs, kurš, teiksim, ir nomināli 1., 2., 3., vai uz doto brīdi viņi visi ir vairāk uz vienas līnijas? Es pat teiktu, ka šobrīd ir vairāk visu uz vienas līnijas. Mēs tur skatāmies, ir jādod Čeham iespēju uzspēlēt, ir jādod arī citiem čaļiem uzspēlēt un pierādīt sevi. Un attiecīgi viņi šobrīd pierāda sevi, un kas
sarežģīs to situāciju noteikti arī vēlāk, kad būs jāizvēlās ar kaut kādām svarīgām spēlēm. Katram ir savas kvalitātes vērtības, un katrs ir attiecīgi jāatrod tam spēles modelim, pret ko mums ir jāspēlē. Bet tā skatoties pa vārtsargu līniju, es īsti neuztraucos. Nevar salīdzināt, protams, ar kaut kādiem tur maniem laikiem, kad viens izteikts un uz to balstās tur pusspēle, bet viņi ir kvalitīvi ļoti labi vārtsargi līdz ar to. Tajā frontē mums vienmēr ir kāds, kas var aizstāt otru, un nav jāuztraucās, ka kāds tur saslimst vai mikrotraumu vai kaut kādas dzīves situācijas, ka viņš nevar ierasties uz spēli. Mums vienmēr ir tādi kvalitīvi 3 vārtsargi. Es izvērtēju to balstoties, par ko mēs spēlējam, kāds treniņu procesā ieguldīties darbs no viņiem, jo jādod spēlēt, jo viņš strādā. Jānovērtē noteikti. Jā, cik dzirdēt, te jums esat vasarā labi pastrādājuši, un to varbūt arī var redzēt par šo spēles disciplīnu, jo šodien tikai viens noraidījums, un tas pats pašās spēles izskaņā, kur jau varbūt tās jāspēlē uz tās robežas, un tā disciplīna ļoti labi turās, ko arī liecina maz ielaistie vārti, tā kā par to noteikti prieks. Paldies tev, laidīsim tevi mājās. Vienu brīdi mums pat bija 60 pāri skatītāju laivā. Opa. Tas priekš florbola ir daudz laivā, pēc tam jau vēl tā kā daļa ierakstā. Tā pirmā uzvara jau arī kaut kad būs. Tā kā jātrenēs. Jātrenēs. Pieredze jaunajiem, šis būs ļoti labs. Labi, paldies tev, Kaspar, un veiksmīgi. Čau. Spēle noslēgusies FS Masters Ulbroka LU. Izcīna otro uzvaru šo sezonu 2 spēlēs. Rezultātu 5-2 pret Lielvārdu Unihoku. Ulbroka galvenais treneris Andris Pīlups. Es kā ierasti ar īsu mazu komentāru par spēli, treneri. Spēle bija būtībā tāda, kāda es arī domāju, kāda viņa būs. Kā es stāstīju, kam ir jāgatavojās, kā nekāda pārsteiguma nenotika. Mums pretīm bija komanda, kuras prioritāte bija aizsardzība. Un viņi neslikti spēlēja aizsardzībā, lai to apspēlētu, ir jāparāda labu kvalitāti. Spēlējot ar bumbu, kas mums varbūt neizdevās tā, kā mums gribētos. Tāpēc it kā manā skatījumā mēs visu laiku kontrolējām bumbiņu, bet līdz tādām ļoti labām situācijām īsti netikām. Tā kā rezultāts ir apmierinošs. Pozitīvas lietas bija trešā periodā tie puiši daži, kas iesaistījās, guva vārtus 2. Treneris tātad uzminējis ar maiņu ir, jā. Man šeit būs jautājums par to. Jā, un labi nospēlējām mazākumā, pat guvām vārtus, pozitīva lieta. Jā, 3 punkti ir. Man uzreiz tad jautājums par nomināli pirmo virknējumu. Minēja gan tikko mazākumā gūtos vārtus. Es šoreiz skatīšos uz vienādiem sastāviem. Nevieni gūti vārti, jā, pareizi. Bet ielaisti vārti. Tātad plus-mīnus koeficients, pie +3, pirmajai maiņai mīnus. Kā varbūt to var skaidrot? Varam sadalīt 2 daļās, kā vispār pie mīnus tika un kā tā, ka negūst vārtus. Es atkal to, ko jau minēju. Pietrūka kvalitāte spēlē ar bumbu, un šī spēlē tagad, lai neviens tā kā neapvainojās, bet būsim, protams, ir jāmāk arī uztvert kritika. Pietrūka kvalitātes, tā kā mums ir daudz jāspēlē āru, ja? Tieši aizsargiem ir būtiska tehniskais izpildījums, un šeit tas varbūt bišķiņu viņu lauciņā iemest akmeni, tas varbūt arī bija, ja pamanīja skaidrojums, tad redzams, ka es veicu maiņas aizsargu. Pirmajā maiņā, teiksim, man likās, ka tur varētu būt uzlabojums, jo kaut kur... Un arī bija. Jā, un kaut kur, jā, tas bija tās aizķeršanās iemesls manā skatījumā, jo, ja tu zemu blīvu komandu grūti apspēlēt, ja viņi vienmēr paspēja atgriezties atpakaļ bez izcila tehniskā izpildījuma. Mans novērojums droši var arī nepiekrist, ka tieši uzbrucēju trīnieka šīs maiņas pirmās sadarbība ar aizsargiem kaut kur kliboja. Man dažu brīdi šķita, ka aizsargiem īsti varbūt nav to bumbu, kur iespēlēt.
pietiekami brīvi, tad abi salīdzinoši, it kā pieredzējuši, bet tajā pašā laikā vēl jauni aizsargi gados, un tie lēmumi tajos stresa momentos, vai tajos momentos, kurā nav īsti varbūt tās skaidrība, ka sarunātais neiet cauri, neordinārās situācijās pieņemti ļoti nepareizi. Kuru periodu tu varbūt vairāk runāji? Par otro. Okay. Es skaidrošu šeit. Un tad sākās šīs neprecizitātes, un pēc tam jau vēl tehniskais sāk klibot vēl vairāk nekā tas kliboja, pirms arī nodoms bija. Un tad katra maiņa praktiski ir pretuzbrukums uz vārtiem. Tad vienīgais, cik daudz pretinieks realizē. Vai varbūt tā, ka tā sapratne kaut kur līdz galam nebija, jo gan pirmajā, gan trešajā trešdaļā, pieņemsim, Krišjāns daudz vairāk nāca uz uzsākšanām uzbrukumu nekā tas bija otrajā, kur dažbrīd likās, ka viņi atstāti 2, un jums, Džeki, ir jāizdara, ja nevarat, tad jūs esat šķrutīgi. Tu ne tikai esi runājis un komentējis, bet arī ļoti labi vērojis spēli. Prieks, ka tu saproti no spēles un ievēro tādas lietas. Bija atšķirība. Tad kā spēles plānam, kā mēs gribējām būvēt uzbrukumu pirmajā periodā, un pilnīgi atšķirīgs plāns bija uzdevumi otrajā. Un te ir varbūt man jāuzņemās vaina, bet tikpat labi arī, vienmēr liekas, ka mēs esam pietiekami augsts kvalitātes spēlētāji, lai spētu uztvert un izdarīt treniņos nepamēģinātas lietas, tā ka pārtraukumā treneris uzzīmē uz tāfelītes, un tas baigās problēmas nesagādāt. Diemžēl, es mēģināju citādāku izvietojumu likt otrajā periodā, spēlētāji pirmajā periodā mēs laiku uzsākām uzbrukumu ar 2 ziļumā un vairāk 3 ārā. Uzsākot otrajā es pamēģināju pavisam kaut ko citu, un spēlētāji arī mēģināja to izpildīt. Un tur tad sākās tās bremzēšanas procesoriem, un paši taču arī saprot čaļi, kad brāķis sāk veidoties un kaut kāda aizturīt, un to sajūt arī pretinieks, un sāk vēlties pretuzbrukumu, un bišķiņi grūti bija apturēt to pretinieku iniciatīvas vilni. Tāds apmēram skaidrojums. Tāpēc tas bija skaidrojums otrajā periodā ar maniem uzdevumiem, kā veidot uzbrukumu. Tur mēs pavisam citādāk to mēģinājām darīt, kas īsti nesanāca. Par skaitlisko vairākumu, kuri iepriekšējā spēlē, nemaldos, bija 4, visi 4 realizēti. Šajā spēlē neviens, pašā 59. minūtē iegūts skaitliskais vairākums, kurš jau izveidojas no tā, ka pretiniekam jāskrien pakaļ, un tad arī riskējot sanāca tāda situācija. Vai, ja nav neviens vairākums, praktiski bijis 59 minūtes, vai var teikt, ka nebijāt pietiekami agresīvi uzbrukumā, vai cenšoties uzbrukt? Jo paši spējāt pa vidu noraidīties. Es nezinu. Atkal šitien tie noraidījumi manā skatījumā bija interpretācijas jautājums. Labi, ja ne par noraidījumiem, bet par to, kāpēc tad nav pašiem vairākumu, jo komanda, kur ir, no pirmā numura, kur vairāk kontrolē spēli, viņai pēc teorijas arī vajadzētu būt vairāk vairākumā. Es uzskatu, ka mums bija jāspēlē vismaz vēl 2 reizes vairākumā. Vienkārši es uzskatu, ka tiesneša interpretācija neaizskarot tiesnešus, es to redzēju citādāk, kur varēja pāris reizītes, 2, 3 varbūt pat dot par sitieniem. Nekāda rupjas spēle šodien nebija īpaši, un baigi nav kaut ko gausties, bet ar ko tad viņi atšķīrās? Talsiem bija tieši tas noskaņojums abām komandām ir bišķiņ citādāks un pat agresīvāks, tāpēc arī tur bija vairāk tie noraidījumi šodien. Tāda spēle nebija. Es nezinu, vai citreiz tā var teikt, ka komanda nav pietiekami tur līdus uz vārtiem un centusies apspēlēt. Jā, bet tas rodās, ja tu bišķiņ dabū ieskrieties kaut kur, un ja tev ir mazā laukumā jāapspēlē, tur pat nav tādas kustības kaut kādas, kur tu mēģinātu kaut kādu apspēlēt 1 uz 1. Bija aiz vārtiem stūros kaut kur, bet tur visu laiku būs tāds kontakts, un nekas tāds nav vārdu gūšanas situācija, lai tiesnesis varbūt dotu 2. Pieminēja to, ka uz 3. trešdaļu veids 2 maiņas, un, tā trāpīja ar viņām, jo abi džeki uznākot guva vārtus. Varat jau teikt pretēji, ka varbūt tās netrāpīja nelaižot viņas no pirmās minūtes, varbūt
Niks gadījumā, cik es saprotu, tad viņam bija šis galvas savainojums. Tieši tāpēc arī Niks, atvaino, ka pārtrauc tev, viņš vēl nav pilnībā, viņš visu pagājušo nedēļu, šodien ir otrdien, netrenējās, jo viņam bija smadzeņu satricinājums, tādā nepārāk smagā formā, bet tomēr. Un tāpēc viņš vēl nebija uzņēmis ritmu treniņos, līdz ar to tāds lēmums nesāk no paša sākuma, bet es pirms spēles jau biju pie sevis nolēmis, ka es likšu viņu laukumā, vai tas būs pusspēlē vai trešajā periodā noteikti, un tad to arī darīju. Par Lauru Nazārovu, man nepārāk varbūt apmierināja kāda aizsardzības pozīcijas spēlētāja darbības, tāpēc es veicu korekcijas visos aizsargu virknējumu, visos aizsargu pāros. Un Lauris, izdevās reāli iemest golu, kas viņam nepārāk bieži. Ne tikai nospēlēt stabilā aizsardzībā savu darbiņu izdarīt, bet arī gūt vārdus. Malacis. Par trešo virknēm tad vispār viņiem 3 vārdu gūmi. Var teikt, ka viņi bija tad labākā maiņa šodien. Labi, viņi beigās nāk 7 cilvēku maiņa, bet vai viņi bija labākie? Jo, manuprāt, ļoti labi. Es zinu, ka tev nevienmēr patīk jaunos ļoti slavēt, ko es arī ļoti labi saprotu, bet, manuprāt, Kārlim bija ļoti laba spēle šodien. Kārlim, es jau teicu, viņam ir strīks neliels, pirmā spēlē guvvārds, tagad guvvārds, malacis tā turpināt, skatīsimies, cik ilgi noturēs to savu latiņu, vai varbūt vēl kāpinās, kas to zina. Pa 2 vārtiem spēlē. Jā. Viņš ir skorers, viņam tas ir jādara, malacis. Arī citas darbības, manuprāt, tieši tur tajā Nika Blumfeldvārdu gūmā ļoti liela darba viņš izdarīja, ieejot zonā. Par vārdsargiem pirmajā spēlē Roberts Brants, šodien Henrijs Gustavs Magons. Jau sestdien zināja, ka vienu spēli stāvēs viens otrs, vai tas dienu no dienas? Tagad sezonas pirmajā daļā, tāpat kā pagājuši gadu, mēģināšu viņus vienkārši trietā rotēt uz riņķi. Tāpat laikā tomēr paskatoties, jo vakardienas treniņā es pieņēmu lēmumu, kurš stāvēs šodien vārtos. Mēs jau smējamies, šīs 2 bija 6 punktu spēles, jo šitā spēles dabas iet arī Latvijas-Igaunijas ieskaitē. Nākamā arī, jā. Tā kā, nav maznozīmīgs, teiksim tā, kad varam čempionāta gaitā tagad tur gan jau uz playoffiem visu kaut ko. Tas ir viens no veidiem, kā mēģināt viņus motivēt, varbūt tā kā pieiet šīm spēlēm nopietnāk, jo, pavasarī tas var kaut kur atspēlēties, kādu punktiņu nedabūšanu. Par soda metienu. Kapteinis ļoti ilgi diskutēja ar tiesnešiem. Arī no mana rakursa likās, ļoti grūti dinamikā to augsto, vai bija kādu brīdi doma, ka varētu mēģināt ņemt to treneri izaicinājumu? Bija, bet es atkal tā pieķēru sev pie domas, pagaidi, tagad taču es varu dabūt 2 minūtes. Ja es kļūdīšos, tur puiši arī teica, visticamāk, ka tur bija laikam paši atzina, ka tur varētu būt augsts ka 2 minūtes mums tagad nav vajadzīgs noteikti. Jā, iemet vēl sodu metienu un vēl 2 minūšu mazākums. Jā, tāpēc arī neizlēmu prasīt varu. Cik vienkārši ir tādos momentos, kad ļoti tiek raustīta spēle, tādēļ, ka ir jāuzkāp laukums? Jo man šķiet, no favorīta pozīcijām, vismaz man tā šķiet, ka tas vienmēr ir tieši zaudējums trūkums, ka viņu vairāk sitārā, jo favorīts biežāk spēlē ar bumbiņu, viņu vairāk sitārā no spēļu ritmu. Es gan saprotu, ka mēs nevaram netīrīt laukumu, tur par to vispār nav jautājums. Cik vienkārši ir pēc tām pauzēm vienmēr saņemties tajos mazajos pārtraukumos džekus nomotivēt, turēt viņus tajā fokusā, jo beigās jau tā diena sanāk ļoti gara. Ar visu darbu, pēc tam laicīgu atbraukšanu un vēl tajā brīdī, ja tu esi tempā, tad tu vēl vari spēlēt, bet ja tā rausta, tad tur cik vienkārši ar to un kā varbūt vispār kāds risinājums tam varētu būt? Ko lai es atbildu? Nav, es jau tur arī tad, kad Ulfs runāja diezgan ilgi ar tiesnešiem vienu brīdi, teicu, devai sākam spēlēt, pietiks tur tarkšķēt tik ilgi, bet tas bija arī laikam vienlaicīgi ar tā laukumu uzkopšanu. Kaut kā tagad tas rudens sākums ir tāds mitrs, un tāpēc netik ļoti laba
ventilācija mums šeit ir, un, teiksim, Masters kausā te vispār bija šausmīgi spēlēt. Katru otro minūti bija jāstādina. Nu, tas ietekmē. Tā spēle ir saraustīta. Vai tas nāk pa sliktu mums vai viņiem? Ja viņiem tur jāatspēlējās, tas varbūt pat atkal mums ir bišķiņi pa labi. Es tā to skatos. Jo dažbrīd, godīgi sakot, spēlē šodien teicu, nu, bišķiņi tā kā nomierinamies un paspēlējam ilgāk ar bumbu. Tas tā mums dažbrīd ir tā kā ķēdes suņi, kas grib rauties nepārtraukt uz priekšu un ar pirmo, otro piespēli meklēt vārtu guvumu, un tad ir nedaudz jāpietur, vai ne? To izdarīt ir grūtāk. To parasti es nedaru, tieši otrādi, bet jā, ja mēs gribam uzvarēt, tad lielvārdi dažbrīd vienkārši pārņēma tādu iniciatīvu, to gribējās apturēt. Jā, mans pēdējais jautājums, jo komentāros ir, lai jālaiž treneris mājās, jo Saļanka jau ir uzsildīta. Tā kā mans pēdējais jautājums... Neteicu, ka Boršs jau gaida. jā, tad pēdējais jautājums jums. Pirmssezonā bija pārbaudas spēle pret Lekrings, kuru arī tad klātienē skatījos un komentēju cēsīs. Nu, tā pēc spēles enerģijas un agresivitātes netuvu neizskatījās kā pārbaudas spēle. Piekritīs. Tā bija laba spēle. Tā bija laba spēle. Un tagad nākamais pretinieks ir Lekrings. Kā tev šķiet, būs vēl papildus ātrumā ielikts, jo tagad tomēr ir čempionāts, ir vēl spēlētāji atpakaļ, vai tomēr nebūs tā trakošana, sezona ir sākusies un nedaudz galvas būs adesētas? Vai var vispār arī teikt, ka ir kaut kādā veidā veidojās jauns derbijs? Jo es agrāk nebiju jutis tādu saspīlējumu starp Lekringu un Ulbruku. Un tagad pārbaudas spēlē pēkšņi tas saspīlējums, teiksim tā, nu, manā skatījumā ne no kurienes uzradies, bet nu, tāds pamatīgs. Tam ir daži iemesli. Nu, skaties, ja tagad Ulbruka, piemēram, pēdējos gadus uzvar dominēja Latvijas florbolā, ja, nu, ir jāatrod kaut kāds veids, kā iedragāt viņu pārliecību, ar ko mēs, kas mums ir raksturīgs. Mums ir raksturīgs diezgan agresīva un aktīva spēle. Ja tu tādu pašu neesi spējīgs likt pretī, nu, tu tā kā, bet mēs jau arī, nu, līdz ar to Tals, piemēram, pagājušā spēle, tie pieminēja vairāk noraidījumi. Es domāju, ka tieši es nevaru runāt pretinieku vārdā, bet man tā likās, ka tas būtu loģiski no viņa puses. Cilvēki apkārt runā pēc fināliem 2, tur Ulbruka deg uz soliņa, un jūs tur bez emocijām. Un nu, čaļi, šī sezona būs tā, kur mēs visiem pierādīsim un paši sev, ka mēs esam arī par sevi varam pastāvēt un cīnīties un būt daudz agresīvāki nekā varbūt tagad mūsu uzskati. Līdzīgi arī, man liekas, ar Lekringu. Tu gribi spēlēt tādu akadēmisku florbolu un īsti ar to nekur tālu netiec uz priekšu. Nezinu, runāt ar tiesnešiem par katru tādu viņu prāt skarbāku epizodi spēlē, ja. Beigās tur to neko neiegūs. Nu, es tā to skaidroju, tāpēc, nu, ir jāliek pretīm tā kā zobs pret zobu, ja. Tajā spēlē neviens negribēja, lai tā arī bija draudzības spēle pret Lekringu, neviens negribēja padoties. Es domāju, ka vienkārši Lekrings ir arī labi uzbūvējies šo sezonu, un viņiem ir augsti mērķi, līdz ar to ir, nu, ir jāizsit pretiniekam kaut kāds zobs, lai tā kā parādīt. Tagad mēs arī būsim tur augšgalā. Apmēram tā. Nu labi, paldies, treneri. Tad saprotu, ka sestdien būs spraiga spēle, tā kā noteikti arī nelaidiet garām florbolu līdzjutēji to. Un tad jau gaidam nākamās masters translācijas. Vienu jautājumu nav? Izņemot Soļanku novēlējumu. Nebija šoreiz neviens neprasa, kas tas tāds pa dzēriem? Neprasa, ne. Ir skatās daudz, bet neprasa šoreiz. Kaut kā laikam, varbūt es uzdodu visu. Matīs iekomentēja, kad man esot daudz jautājumu, varbūt tāpēc tad viņi neuzdod. Labi, paldies visiem. Prieks arī, ka tu atgriezies komentēšanā Ulbrukā. Un tad jau tiekamies sestdien sēsīs visi. Tiekamies. Paldies. Visu labu. Čau.